Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Vispirms teikšu, ka tomēr ir jēga tam, ka ir pieprasījuma komisija. Katram ir iespēja nākt uz pieprasījuma komisiju, aizstāvēt savu viedokli, arī savu pieprasījumu. Jā, starp citu, Kaimiņa kungs, jūs nebijāt šajā sēdē, diemžēl, bet es negribu pārmest ne Kaimiņa kungam, nekādam citam, jo galu galā tie, kas bija klāt, tiem bija iespēja iepazīties, un es pavisam īsi mēģināšu nevis emocionāli runāt, vai vajag vai nevajag šo pieprasījumu komisiju kā tādu, bet par lietas būtību. Un man jāpiekrīt Sudrabas kundzei, kas teica, ka opozīcija, un arī droši vien, ka visi šie 10 deputāti, kas parakstījuši pieprasījumu, ir par to, lai samazinātu ēnu ekonomiku valstī. Un ministres kundze norādīja, ka šie sistēmas uzlabojumi bija paredzēti jau sen, bet tie atlikti, kā mūždien mūsu valstī daudz ko mēs atliekam, un tad, kad ūdens sāk smelties mutē, tad vairs nevar gaidīt, tad 1. jūlijas ir uzlikts par to termiņu, kad šai jaunai sistēmai ir jāsāk strādāt. Bet arī diskusijas rezultātā, ne man, un es domāju arī tiem deputātiem, kas noraidīja šo pieprasījumu, nebija pārliecības, ka patiešām no 1. jūlija, jūs varat paskaitīt, cik dienas ir palikušas, ka visa Latvijas uzņēmēji spējas patiešām šīs jaunās normas ieviest. Jau pieprasījuma komisijas laikā ministre izteica jaunu domu, kuru līdz tam nekur nebijām dzirdējuši, ka iespējams tiem uzņēmējiem, kuriem apgrozījums ir tikai līdz 40 000, varētu būt kādas atvieglota sistēma, ka viņiem šie kases aparāti nebūs tik strauji jāpielāgo jaunajām prasībām. Vai tā būs, vai tā nebūs, mēs joprojām nezinām. Tāpat ministri teica, ka no 1. jūlija uzreiz tos uzņēmējus nesodīs, ja neatbildīs šie kases aparāti jaunajām prasībām. Tas arī ir nedaudz, piedodiet, nevar atrast tādu labu vārdu, jā, bet tas ir negodīgi pret visiem uzņēmējiem, jo daļa šos kases aparātus uzstādīs jaunos, un no 1. jūlija iespējams būs gatavi jaunajām prasībām, daļa nebūs, un šie daļai, kas nebūs gatava, ministrijā vai attiecīgi atbilstošās iestādes uzreiz sodu neliks. Respektīvi, ir dots signāls, ka uzņēmēji pēc būtības nesteidzieties. Ministri uzskata, ka no 2. jūlija šie sodi nav jāliek. No kura datuma šie sodi tik slikti, to ministre nevarēja atbildēt, un arī es to nezinu. Tomēr, kopumā es gribu pateikt, ka šī visa kases aparātu sāga, lai gan cerams varētu patiešām mazināt ēnu ekonomiku, tomēr tā būs nāvējoša mazajiem uzņēmumiem reģionos. Arī Klauža kungs izstāstīja pieprasījuma komisijas laikā konkrētu piemēru no Līvānu apkārtnes, kur maziņš veikaliņš, mazā pagastiņā, kur mazs apgrozījums. Ja būs jāiegulda šie 1000 vai 1600 eiro vai vismaz 250 eiro mazā veikaliņā, tas nozīmē, ka šis veikaliņš tiks slēgts. Un pat zinot, ka tur nav ne peļņas lielas šajā mazajā veikaliņā, pēc būtības viņš pilda arī daļēji sociālu funkciju. Gan, lai tur vienam cilvēkam ir darbs, plus apkārtējiem cilvēkiem ir iespēja iegādāties nepieciešamās preces. Nesen mēs esam ieviesuši valstī jaunu sistēmu, un daudz, kur ir slēgtas aptiekas. Arī manā pagastā ir slēgta aptieka. Es vienkārši redzu, ka iedzīvotājiem ir problēmas nokļūt līdz tuvākai aptiekai. Pagastā ir apmēram 1000 iedzīvotāju, līdz tuvākai aptiekai viņiem ir jābrauc 14 km. Varbūt nav tālu, jā, varbūt var aizbraukt ar automašīnu, ja tāda ir, jaunākie var aizbraukt ar velosipēdu, bet ko darīt pensijas vecuma cilvēkiem? Aptiekas mēs slēdzām, tagad slēgsim arī mazos veikaliņus. Pie tām ministre norādīja, ka lielas aptaujas rezultātā no vairākiem tūkstošiem uzņēmumu gala rezultātā 18 uzņēmumos tika atklāta negodprātīga rīcība, ka uzņēmēji mēģinājuši iejaukties šajās maksājumu sistēmās. Un mēs zinām arī gan beizstāstu. Pieķerts Rīgas centrā uzņēmums, kurš krāpjas un kropļo konkurenci. Kāds sods? Principā nekāds.
Mēs tagad gribam šo 18 uzņēmumu negodprātīgo uzņēmēju dēļ uzlikt jaunas, stingras sistēmas visiem Latvijas uzņēmumiem. Gan Rīgas, gan mazajam Turku pagasta veikaliņam. Un arī tiem pašiem autoveikaliem, kas, starp citu, vēl joprojām šur tur darbojas. Un atbrauc reizi nedēļā pie cilvēkiem un atved vajadzīgās pārtikas preces. Arī šiem autoveikaliem būs jāliek jaunās sistēmas. Man veidojas līdzība, tāpat kā mēs, piemēram, liekam sodus par, ja brauc ar automašīnu un pārsniedz ātrumu, mēs uzliekam sodu. Mēs palielinājām sodus, lai šie cilvēki, kas sistemātiski pārkāpj ātrumu, lai tomēr aizdomātos, lai tomēr nepārkāptu ātrumu, lai arī es pārkāpu pirms pusgada. Ja? Man bija uzlikts sods, un es tagad cenšos braukt kārtīgi. Ne? Bet tā vietā, mēs taču neliekam tagad iegādāties pilnīgi jaunas automašīnas visiem, kurās būtu uzlikts limits neātrāk par 90. Un viss. Visiem pensionāriem, iedzīvotājiem laukos un tā tālāk. Tas nav adekvāta prasība vienkārši. Un tāpat arī šī prasība iegādāties jaunas maksājuma sistēmas, jaunas kases aparātus jau no 1. jūlija nav adekvāta. Tāpēc, dāmas un kungi, es aicinu, protams, no opozīcijas puses un droši vien to 10 parakstītāju vārdā atbalstīt šo pieprasījumu. Ja arī šis pieprasījums netiks atbalstīts, kā visdrīzāk būs, es aicinu tomēr pasekot līdzi tam, kā rīkojas atbildīgā ministrija, un varbūt būs patiešām nepieciešams vistuvākajā laikā atkal vākt 10 parakstus jaunam pieprasījumam un skatīt to pieprasījumu komisijā, vai arī, nedod Dievs, būs jādara tāpat kā pagājušā gada pašās beigās, kad pamodās valdība, pamodās atbildīgie ministri, un mēs ļoti steidzami tomēr ieklausījāmies cilvēkos un izmainījām to mikro uzņēmumu sistēmu un par valsts sociālajām obligātajām iemaksām. Es ceru, ka tā nebūs mums jādara. Dāmas un kungi, strādāsim saprātīgi. Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam. Es nebiju šī pieprasījuma parakstītājs, bet